Ļoti bieži organizācijās cilvēku vadītājs vienlaikus ir arī darbu darītājs. Un, lai paspētu visu laikā, viņš, protams, ekonomē savu visdārgāko un mūžīgi trūkstošo resursu laiku. Un tieši tāpēc viņš runā ne tikai ar visiem vienlaicīgi, bet ar visiem vienā valodā. Tāpēc kāds saprot, kāds nesaprot, bet kāds vispār pārprot. Bet viens no galvenajiem iemesliem, lai cilvēks darītu ar absolūtu motivāciju, ir skaidra sapratne par to, ko no viņa sagaida. Ja viņš nesaprot, viņš no darba var izvairīties, jo atkal var kļūdīties un atkal būs pārmetumi, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Tāpēc es nežēloju savu laiku un visu informāciju pārkodēju katram cilvēkam viņa kodu valodā. Kā es to daru? Atnāc 22. augustā uz konferenci Es daru tā, pastāstīšu